Tā, kamēr es te kārtoju, labdien visiem klātesošajiem, labdien tie, kas skatās mūsu tiešraidē un tiem, kas skatīsies šo ierakstu vēl nākotnē un turpmāk. Mēs tiekamies Mazpilsētas stāstnīcā. Novembris ir pagājis 18. tuvojās 2. decembris. Tādi nozīmīgi datumi. 2. decembrī mēs visi atzīmējam Krišjānim Valdemāram 200 gadi, kurā arī ir Baiba iesaistīta. Tādēļ arī novembrī es tā mētiecīgi jau laicīgi uzrunāju Baibu, lai novembrī mēs te tiktos un parunātu par un ap tevi un to, ko tu dari, un droši vien arī pie tā, kas notiek saistībā ar Valdemāra jubileju. Un, tā kā sveicieni visiem, pie mums ciemos Baiba Kalna, māksliniece, grafiķe, muižniece. Nu, tas tā. Jā, lūk, tad uzreiz pirmais jautājums, kas tad Tiņģeris ir muiža vai pils galu galā? Jā, tas ir jautājums, varbūt, ko daudzi uzdod. Es teiktu, ka muiža, jo vēsturiski vai teiksim, pēc arhitektūras arī principiem, pilis mums ir nedaudz Latvijā, kas būtu tiešām pilis kā pēc tiem kritērijiem. Un muiža arī vairāk nozīmē šo saimniecisko vienību, kā mums arī pavisam nesen bija Mākslas akadēmijas profesors pie mums muižā ar lekciju, kur viņš arī šo aspektu paskaidroja, ka muiža nav tikai, protams, šī kungu māja, bet ir arī šī visa saimniecība, kas ir. Bet, protams, muižas kā tādas šodien vairs kā saimnieciskas vienības vairs nepastāv. Tas ir vairāk kā nosaukums kultūras iestādei. Un kāpēc muiža? Tāpēc, ka vienā brīdī arī, kad bija šī mazliet tāda, kad muižu atdalīja no šī kopējā veidojuma, kas bija Valdemāra pils Lubas un Tiņģeris kultūras nams, jo muižā ir tomēr šī turisma funkcija vēl klāt, tad mēs izvēlējāmies vairāk arī šo muižas vārdu, tāpēc, lai ir Strazdas muižas, Pāras muiža, lai mēs būtu tās it kā līdzīgās, tā kā vienīgās. Tas varbūt šī gadījumā vairāk bija tas par pamatu, varbūt, kāpēc muiža nevis Tiņģeris pils, bet arī pēc tāda arhitektoniskā viņa nav īsti varbūt pils, vairāk muiža vai muižnieka kungu māja, bet tas ir atkal tāds, kāpēc mums šodien kaut ko vajadzētu saukt par kungu māju. Jā. Muižas Latvijā ir daudz kā kultūras iestādes, vai ne? Un tāpēc varbūt bija tā pārēja, teiksim, no tā, kas iepriekš ir pierasts pils uz muižu. Bet pils nav tas, ko mēs savā galvā būvējam, ka mums gribās visu lielāku, tādu maktanāku. Ja ir pils, tad pils. Varbūt kaut kādas arī labskanības dēļ reizēm varbūt izvēlās šo nosaukumu pils, bet ja mēs tā nopietnāk skatāmies tīri kā arhitektūru un tā, tad vairāk tomēr muiža vai kungu māja. Ir jau skaisti. Pils, bet varbūt īsti tomēr neatbilst tam statusam. Labi, pie pils mēs droši vien vēl atgriezīsimies, jo tā ir tava gan darba vieta, gan principā klātbūtnes vieta un visi darbi ir ap to, bet es tā pirms sarunas mazliet paskatījos, kas ir iepriekš, ko tu esi runājusi un stāstījusi avīzē vai kaut kur, un nemaz tik daudz to sarunu vai kaut kādu tādu, nemaz arī nav, bet pāris lietas savilku kopīgas, kas ir sasaucās starp mums abiem, jo tu esi gājusi Laucienas bērndārzā, es esmu gājis Laucienas bērndārzā, es gāju tajā laikā, kad vēl bija diennakts nedēļas grupiņas, kur aizveda un atstāja uz visu nedēļu.
Tu esi tiņģerniece. Man daudzas vasaras arī pagāja tiņģerē bērnībā, jo man vecmāma dzīvoja Vācos. Tā kā kaut kādas tās lietas, un ir gadījies arī pabūt pie Nelas Zirnītes darbnīcā, Alforda, tā kā kaut kādas lietas saistot ir. Bet, principā, atgriežoties pie senākiem laikiem, tu tā kā visu laiku esi tuvu Talsiem. Nē, ja ņem studiju gadus, tad es biju ilgu laiku prom, var teikt, bet, par bērnību, lielākā daļa. Jā, Laucieni pats sākums bērndārs, un tad ar 1. klasi sāku iet, Tiņģeres pamatskolā, Varbūt, vienkārši, lai zinātu, pastāst par saviem vecākiem, par tēti, par mammu. Tētis no kurienes? Tētis ir no Engures puses, un mamma ir Valdemārpilniece. Tā kā savā ziņā arī turpat jau vien ir. Tēvu kādreiz nozīmēja kā kolhoz priekšsēdētāju uz Tiņģeru kolhoz. Tiņģeres kolhoz, Tur bija, kas tur bija uzvara? Nē, kolhoz Tiņģeri, tā viņš arī saucās, Pirms tam tur ir bijuši vairāk, kas tika apvienoti, un, pirms tam viņš bija sovhozā Oktē, strādāja tātad pie Laucienes, un, tad mēs arī sākām dzīvot Tiņģerēs pamatskolā, un, pamatskolu pabeidzu, tad uz Valdemārpils vidusskolu. Mamma strādāja veikalā. Vecvecāki arī dzīvoja Valdemārpilī, tā kā viss tā kustība tajā pusē arī notika. Ko es varu par tā? Tēvs man ir ļoti, teiksim, savā ziņā tā ļoti daudz devis, jo viņš ir tas, kas man virzīja uz to, kad ir jāiet augstskolā. Kā tēti sauc un kā mamma sauc? Tēti sauc Vilnis Kalns un mamma Daina Kalna, vai bijusi Šulcs. Viņš bija tas, kas virzīja, teiksim tā, tiešām mūsu abus ar brāli, ka ir jāiet augstskolā, ka ir jāmācās, ka ir jāizvēlās. Varbūt tas, ko es izvēlējos, arī savas kaut kādas jau no bērnības, man ir paticis zīmēt un mākslu darboties. Varbūt tas nebija tas, ko viņš varbūt būtu gribējis, lai es mācos. Un man tā sākotnējā doma jau arī varbūt bija, ka es kaut ko nopietnāku mācīšos. Patīk tā nevar teikt par savu profesiju tādu, bet varbūt kaut ko tādu praktiskāku. Kas būtu tas nopietnākais? Jurisprudence? Jā, es vispār stājos uz juristiem, jo tur atkal ir tās, teiksim, cilvēki, ko tu satiec vai skolotāji, kas tevi iespaido savā ziņā. Tāds skolotājs vidusskolas laikā man bija Imants Brusbārds, vēstures skolotājs un dažādu arī sociālo zinību. Un tā iespaidā kaut kā man likās, es varētu būt varbūt jurists, bet es saprotu, ka varbūt es arī stājos 2 gadus pēc kārtas, bet vienmēr paliku bišķais strīpas. Un tā kā varbūt tas ir tas laiks jau arī, kas Latvijā nāk ar tāds pārmaiņu laiks, 90. gadi, kad arī tās finanšu iespējas nebija īpaši, varbūt labas. Tad maksas grupā es negāju juristos, un es domāju, labi, tad iestājos Latvijas Kristīgajā akadēmijā mākslas nodaļā. Jā, bet pa priekšu pie tām bērnu dienām gribās pakavēties. Laucienes bērndārs, Lauciene. Tev ir kaut kādas pirmās bērnības atmiņas, kas tev ir iespiedušās? Tas ir ļoti tādas labas atmiņas. Protams, varbūt, ka viņas jau šobrīd ir kļūst aizvien miglaināks, jo tālāk tas laiks, bērnība vispār, man liekas, ļoti foršs laiks. Man nav nekas tāds ļoti tāds sāpīgs. Es atceros, ka mēs kad bija kādas arī ziemas laikā, mēs tūlīt būs ziema, cerams sniegs, ka mēs
no šīs mājas. Tur bija tāds tā kā uzkalniņš. Kur jūs dzīvojāt? Mēs dzīvojam tādā daudzstāvu mājās, kas ir 3 stāvu, kas netālu no baznīcas. Jā, tā ir centra mājās. Un tad tur mēs apļodām pa slitkalniņiem, braucām lejā. Un, tādas visādas, jā, es vēl negāju, tātad 1. klasē bija bērndārs, un tad bija sagatavošanās grupiņi. Tur varbūt tādas, tur bija 2 stāvu gultiņas, tai guļam. Es atceros, ka mums nebija kāpnes, bija grūti tikt nebija pielikts trepītes pie gultiņām, nebija grūti no 2. stāva tikt lejā. Tās ir tādas, varbūt ļoti, es atceros daudz bērni. Draudzene man tajā laikā bija, viņa arī dzīvoja tajā pašā trepu telpā, Anita Pēpiņa, kas mēs tur tāds draudziņu loks bija, kas kopā turējās un visu kaut ko tāpat izspēlēja un tā. Nebija tā viensētnieka sajūta, ka tālu kaut kur no visiem, bet jā, tā. Tie jau arī ir, cik ir pirmā praktiski līdz 1. klasītē, tās tāds ļoti mazi bērni apmiņas. Bet pēc tam pārvācoties no Laucienas uz Tiņģeri, man Tiņģeri arī palikusi atmiņā, ka labi, tas jauno māju gals, tur tā kā vēl kaut kāda dzīvība bija, vispārējais bija tur māja viena no otras attālu. Jā, bet es jau arī sākumā šobrīd es dzīvoju tā kā lauku mājā, kas ir nostāk, bet sākumā jau mēs arī dzīvojām Tiņģeres centrā, šajās 3 stāvu mājās. Un tā laikā jau bērni bija daudz, tur bija savas frakcijas un partijas, kurš ar kuru draudzējās, kurā brīdī, un tas bija ļoti mainīgi un svārstīgi. Un tad, protams, bija tie lielākie, kas varbūt bija paši par sevi. Mēs tur varbūt tādi mazāki, tie, ka mums bija savs tur vīrs, tur, es nezinu, timurieši, un kas tur vēl tajā laikā bija modē, tur iet kādai tantei malku sakrāmēt un justies tādiem, kā teikt, sociāli aktīviem varoņiem. Tu atceries to pirmo sajūtu ieejot muižā, kā skolā? Bija kaut kāda īpaša, vai tomēr skola vienalga, vai viņi ir muižā, vai pilī, vai... Varbūt, ka tas pirmais iespējas varbūt tās kāpnes, kuras šobrīd vairs, diemžēl, nav, bija tādas tumšas koku kāpnes. Un mums bija klase, 1. klasīte, kur es mācījos, kur šobrīd ir bibliotēkai grāmatu krātuve. Šodien man vairs tā telpa neizliekās tik liela, bet tajā laikā man likās milzīga telpa, milzīga. Pie skolotājas Armīta Grīnberga bija, man likās, mēs tur tādi maziņi tai telpas vidū, jo tie skolēni, protams, nebija tik daudz, kā varbūt pilsētas skolā. Tā milzīga telpa, bet teiksim, tās ir 2 varbūt dažādas sajūtas, kā es šodien varbūt jūtos muižā un kā es tajā laikā jūtos skolā. Jo tās ir pavisam daudz, kas varbūt ir pārveidots. Skola kā skola, es domāju, nebija nekādas skrējām, daudzījāmies un, protams, kā tajā laikā bija jāiet šie starpbrīžos apkārt, pa riņķīti zālē, vai ne, un bija jābūt tādiem kārtīgiem, bet ir visādi arī tādas, varbūt, es zinu, kad mums bija kaut kāda daudzīšanās ar klases biedriem, un tad viens klases biedrs trāpīja ar durvīm man pa pieri, un tad bija skolotāji lika viņam skriet pēc sniega, un visādas tādas arī blēņas, nezinu jau, vai publiski var stāstīt, tādas ir tādas arī, kas mums ir klasē, kas mums ir tāds, var teikt, noslēpums, tur ar visādiem zobārstiem atbraukušajiem, kas tad jau visi pašķīda, kam bija baili no zobārsta, tie visi muku no toaletēs un kur, bet man bija ļoti labi zobi, parasti apmēram tā māsiņas teica, nāc paskaties, tā kā apmēram zirgam zobos paskatīja. Jā, un tad mūs tur parasti veida pa 2 vai kā, un tai
otrai klases biedrenei nebija tik labi, un man bija jāsēž, kamēr viņu tur jāklausās, kā viņa nabadzīgi tur raud un tā, un es tur aizgāju, apsēdos un izgāju, jā, bet tur bija viens nedarbs, ko klases zēni izdarīja, ko šodien jau varbūt var stāstīt, jā, tur netīšām norāva to lielo pagarinātāju, ar ko viņi bija pie elektrības pieslēgušies, un tad tā ir laikam vienīgā reize, kad es biju tāds apzinīgs bērns diezgan, kad es tēloju mājās slimu, lai man nebūtu jāiet un jāraksta paskaidrojums, kas tur notika un kurš tur ko izdarīja. Tā teikt, lai nebūtu... Negribējās nosūdzēt. Negribējās nosūdzēt. Tā laikam tiešām vienīgā reize, kad es apzināti tēloju slimu, lai man nebūtu jāiet uz skolu. Un, teiksim, tādā skolas laikā jau ar kaut kādu apzinātu zīmēšanu un māksliniecisko. Jā, man ļoti jau praktiski no ļoti maza vecuma patīk. Es gan vairāk arī, kāpēc es varbūt arī izvēlējos būt grafiķis, jo es vairāk arī bērnībā zīmēju ar parasto zīmoli. Ne tik daudz varbūt ar krāsām. Bet bērnībā taisīja sev izstādes kaut kādas? Izstādes ne, bet man bija mapīte, kur es liku visus. Es nezinu, vai es tā kā taisīju tādu izstādi, bet man bija mapītē, jā, kur es visus darbus. Es arī daudz ko tā pārzīmēju no dažādām bildēm, kas man patika, kaut kādas pasaku grāmatām vai kaut ko. Jā, tā ar krāsām jau tā, man likās, arī tagad varbūt tā vairāk man patīk tas, kas ir melnbalts, grafisks. Bet es arī, protams, gleznoju, bet jā, kaut kādas es pat zinu, ka es zīmēju tādas tā kā vāzēm, dizainus un tā, un es zinu, ka kā tad uzzīmēs, lai abas divas puses ir vienādas, tad vienmēr ir grūti uzzīmēt, lai tā vāze ir tāda skaista, tad es uzzīmēju smuki vienu pusi, tad pārlocīju lapu, pārkopēju, lai man tāda simetriski tā vāze sanāk un kaut kādas tādas lietas. Tā iztēle arī varbūt, man tā prātā ir, ka kādreiz mums bija tāda aizskara, kur kaut kādas puķis vai kaut kas, un tad reizēm tādā krēslā guļot, man likās, tur kaut kāda liena ārā, kaut kādi tēli, ka es varēju tur kaut ko saskatīt. Tas droši vien arī daudziem bērniem, man teiksim, es pat nezinu, līdz kādam vecumam, man bija diezgan liela pārliecība, ka es bērnībā mācēju lidot. Man tā reāli tā sajūta ir tāda, ka es bērnībā mācēju lidot. Es nezinu, vai tie bija sapņi vai kaut kas tāds, bet es pat zinu, jā, tur tā mammai bija istaba, kur bija šujmašīna. Man es no tā šujmašīnas tur tāda saulaina istaba, un es māku lidot, pacelties virs zemes vai kaut kā tā. Droši vien kāds psihologs to var izstāstīt, ko tas nozīmē, jā, bet jā, tāda... No bērnības draugiem, klases biedriem nebija pasūtījumi, tagad uzzīmē man šito vai nezinu, uzzīmē man indiānu. Nē, tajā laikā, man liekas, vairāk, jā, varbūt kādreiz bija kaut kādas tādas, jā, uzzīmē, bet vairāk bija, man liekas, ka bija šīs atmiņu klades. Jā. Un tur jau zīmēja, man vēl tās arī kaut kur noteikti ir saglabājušās, ka tur jau katrs zīmēja vai līmēja, ko mācēja. Varbūt tāda zīmēšana vairāk, es kādam kaut ko, jā, pamatskolā arī, jā, bet tā, ka zīmēt, jā, kādreiz varbūt kādam puisim tur kaut ko afiši, jā, jau skolā sāk, kad bija kaut kādas pazīmēt un kaut ko tādu. Bet tā, ka es diktu kādam, es esmu bišķi jau lielākā vecumā, tur varbūt grēkojusi ar to, ka es esmu kādam kādus darbus palīdzējusi uzzīmēt, un pēc tam cilvēks tiek uz olimpiādu, kuram nepatīk zīmēt, jā, kuram pašam ar to pēc tam jātiek galā. Jā, viņam tad ir jātiek galā ar to. Tādas, jā. Teiksim, tā pāreja no pamatskolas uz vidusskolu, Tiņģeres skoliņa tomēr maziņa, un Valdemāra pils jau tajā laikā bija diezgan liela vidusskola. Jā, es stājos B klasē, ja, kas bija šī darbmācības klase, kur bija arī šis, rokdarba novirziens.
Jo tādas visādas radošas lietas man patika arī skolā, kad vēl pamatskolā bija mums arī. Teiksim, kā tā grupējuma tur bija darbmācības novirziens? Jā, un otra bija vairāk tā kā tie, kas ir uz tādu matemātiku un eksaktiem priekšmetiem. Un darbmācības klase bija tie, kas tur zīmēšana, šūšana un puišiem koka darbi. Tāds, bet man vienmēr ir paticis tas, kas ir varbūt ar rokām, arī šī šūšana, tāpēc varbūt arī šie tērpi šobrīd un tās lietas man vienmēr ir patikuši, un es esmu labprāt darbojusies matemātiku labāk, lai dara citi, kas to saprot. Jā, un tas varbūt ir tas, kas pārējot uz to vidusskolu, vai ne, tu tai savā mazajā skoliņā esi tur tā kā, tādā oāzē, kur tu esi pasargāts un tu zini savus klases biedrus. Un mums bija ļoti draudzīga klase, lai arī mēs, maza klase, mēs arī draudzējāmies ar klasi virs mums. Un, tādas vienmēr kaut kāda klases vakar vai kas, un aizejot uz tādu lielāku skolu. Vai ne bišķiņi ir tas, ka tev ir jāpierod tai citā vidē, un tur ir pilnīgi citi bērni, un no Tiņģeras tikai viens puisis tai paši, ar mani reizē tā kā atnāca uz tā kā pilnīgi jauna vide, jaunas. Bišķiņi ir tev tas, ka tev ir jāpierod, jo es arī savā ziņā esmu ļoti introverts cilvēks. Es neesmu tā, kas varbūt uzreiz baigi iekļaujos un tā, bet varbūt bija kaut kādas tur tādas pierīvēšanās, tur kaut kādas lietas, bet kopumā arī tā klase darbmācības mums bija. Mēs bijām 22 un ļoti draudzīgi, jo mēs arī savā ziņā visi bija no tādā situācijā, ja tā eksaktā klase bija vairāk tā kā tie, kas bija jau vietējie, tad mēs bijām tiešām no visa Talsu novada, no visām malām savākušies, katrs no savas vietiņas, un tad, kurš tur iejutās, un skolotāji jau forši, Igūrs Baņķis, vai ne, mums mācīja zīmēšanu puišiem, arī koku lietas. Vidusskolā tu sāki iet, tas tie jau ir jau 90. Jā, 93. 93. Vai tu atceries to ir kaut kādas sajūtas palikušas no tās pārejas, no, teiksim, 89. un tad attiecīgi tā neatkarības pāreja, to sajūtu, padomju laiki un lūk, Latvijas laiks sākās. Sajūtas ir, man liekas, arī tādas, varbūt vienu brīdi bija tādas arī, tādas kaut kāda nedrošība, varbūt kā bērnam, jo, liekas, kaut kādas pārmaiņas, bet katrā ziņā tad, kad bija jau iestājusies Latvijas neatkarība, bija daudz, es zinu, kad es piedalījos daudzos tādos arī rakstīšanas kaut kādos konkursos, kas bija tādi patriotiski, kas man varbūt arī saistās, ko aicināja rīkojas tādos, tur piedalījos, sūtīja kaut kādus savus darbus. Un tad ir, protams, kaut kāds tāds diezgan spilgts iespējas ir, kad tika uzspridzināts Krunas lokators, kad es zinu, ka mums tika organizēts, ka viena daļa brauca klātienē, bet mēs viena daļa bijām tur, kas uz vietas un sapulcējās zālē, un tad visi skatījās, tas ir atkal tāds, tāds pārdzīvojums, ka kaut kas mainās. Un vēl kas mums arī skolā, mūsu klase bija tāda diezgan arī eksperimentāls variants, tāpēc es arī to tā atceros, jo mums ļāva izvēlēties, bija priekšmeti, kas bija noteiktie, bet tad bija priekšmetu bloki, kurus ļāva tā kā izvēlēties. Un, kurš izvēlēsies, vismaz no mani ieskata, ja tur ķīmiju vai es nezinu, krievu literatūru lasīt, ja Karš un miers, vai es, protams, izvēlējos to, kas man vairāk tuvāks ir tur bioloģija, vēsture un tādas lietas. Es nezinu, vai tā sistēma ir īsti pareizi tādā vecumā ļaut pašam, jo pēc tam arī man bija tā kā iespēja iet kaut kādu brīdi uz fiziku, ko es varbūt nožēloju, kad
es varbūt neaizgāju uz ķīmiju. Droši vien esmu priecīga, ka man nebija jāiet, bet ir kaut kādas lietas, ko varbūt tu arī pusaudzis būdams, tu īsti nevari izvērtēt, vai tev tas ir vajadzīgs, vai tev tas nav vajadzīgs, varbūt dzīvē kādreiz turpmāk. Tas bija tāds pāris gadi, tāds eksperiments, un pēc tam jau atkal mainījās tās nostādnes, un tā vairs tik brīvi nevarēja izvēlēties, ko mācīties. Tas man arī saistās, bet varbūt kaut kādas arī lietas, kad tie pārmaiņu laiki bija, kad bija šīs ārkārtas izziņošanas sistēmas tika pārbaudītas. Tas arī radīja kaut kādu varbūt tādu trauksmes sajūtu, ka kaut kas nav īsti kārtībā. Bet tavs teicis nostrādāja kolhozā līdz kolhoza beigām? Gandrīz kolhozs tad pārveidoja par paju sabiedrību. Ir arī kolhoznieki no Tiņģeras, varbūt man var palabot. Es tik precīzi varbūt neesmu, jo es slikti arī uz cipariem, uz gadu skaitļiem, lai atcerētos, tad pārveidoja par paju sabiedrību, bet mans tēvs, manuprāt, aizgāja kaut kādā pēdējā kolhoza posmā, jo viņš tā kā īsti negribēja būt klāt pie tās, kad to visu saimniecību sadala un likvidē. Tas varbūt nebija viņam īsti, tā kā varbūt viņam labāk būtu paticis, ja tas kaut kādā formā pārveidojās un turpina. Un tad, savā ziņā, tur. Bet nebija mēģinājums, veidot no tā kaut ko savu saimniecību? Jā, tēvam bija saimniecība, bija lopiņi, tāpēc arī tādus nav problēmas ar nekādiem lauku darbiem un tādām. Māk gan govi izslaugt, gan kazu, gan visādas citas darbus darīt. Mums bija diezgan daudz brīdī. Gan jaunlopi tēvam bija, gan arī sivēnu mātes. Tās arī tādas foršas atmiņas ar dzīvniekiem kopā, ka tu vari tur piedalīties, kad sivēnu mātei atskrien tur 12 sivēntiņi un ar viņiem pēc tam tur kūtī dzīvoties. Tās visas tādas ļoti pozitīvas. Tas jau prasa arī kaut kādu tomēr bērnu režīmu skaidrs. Ja tur palūdz kaut kas, tad ar gaismiņu augšā. Jā, es varbūt neesmu no tiem nekad, kas šausmīgi patikts ir kā agri celties, bet tas ir arī kaut kāda mājas darbi, kas tev ir jādara, kas ir tavs pienākums. Tur sabarot vai sapļaut kaut kādu zāli, tur truši mums arī ir bijuši un kaziņas un visādi dzīvnieciņi. Bet tā kā atšķirībā no mans tēvs droši vien ļoti labi mācēja rēķināt, viņam bija tāda izglītība, kad viņš kādā brīdī arī tā kā rēķināja, ka tās visas cenas un tas ir diezgan, varbūt tos apgriezienus, lai uzņemtu tā, ka tas viss ļoti atmaksājās, bija grūti, un tāpat arī man bija šī augstskola, par kuru vajadzēja tomēr maksāt mācību maksu, un tad viņš arī meklēja arī darba iespējas, lai varētu man šo augstskolu nosegt un sagādāt, lai es varētu mācīties. Labi, tagad pie augstskolas. Es tā domāju, labi, jurisprudence. Tur tu tā kā nevēlējies maksāt par to? Jā, tā maksa bija mazāka. Jo varbūt tad jau iestājās tas princips, ir galvenais mācīties kaut kur tikt iekšā. Jā, kaut ko. Jo es stājos jau arī tajā gadā, kad es netiku šajos juristos, es stājos jau tajā pašā gadā, jau stājos arī Kristīgajā akadēmijā. Bet kāpēc Kristīgā akadēmija, nevis Mākslas akadēmija, teiksim? Varbūt, ka man pašai likās, ka man tās spējas nav varbūt tik ļoti atbilstošas Mākslas akadēmijai. Arī Mākslas akadēmijā ar grafiķu. Jā, man pat sākotnēji nebija varbūt mērķis kā grafika, es arī varbūt pat īpaši nezināju par šo Kristīgo akadēmiju, bet man kaimiņiem bija dzirdējusi, kad
jo tur es netiku, un tur tā uzņemšana bija kaut kā vēlāk, un viņi bija dzirdējusi, ka tiek izsludināta tā, un ka tur ir mākslas nodaļa, zinot, ka man arī patīk šīs mākslas lietas, viņi tā kā bija teikusi, un ka varbūt pamēģināt iestāties. Un tad es pamēģināju tieši šo mākslas nodaļu, un mūs pieņem, tā kā tur bija arī maksas, tā kā tur nebija tāds konkurss. Tad es tiku, un tad jau nākošā gadā es tomēr to domu nebiju atmetusi, stājos vēlreiz uz juristiem. Un atkal es paliku kaut kā aiz strīpas, un tad jau es biju 2 gadus nomācījusies, tad jau es vairs nemēģināju, teiksim, varbūt pārlekt uz to, un turpināju mācības, jo tās arī bija pilna laika mācības, un mēs pēc sākuma arī sestdienās mums notika nodarbības, tā kā diezgan nopietni, tad jau pilnībā gāja, lai nebūtu jāpārlec, tā kā apņēmos pabeigt to augstskolu un tad domāt, ko darīt tālāk. Kā teiksim, ja tev jāpaskatās ar šodienas aci, Mākslas akadēmija un Kristīgā akadēmija, viņas tā kā var nolikt blakus, vai tas ir tomēr pilnīgi kaut kas cits? Es domāju, šobrīd ir varbūt cits, jo viņi ir mazliet mainījuši profilu, viņi ir pārgājuši vairāk tā kā uz ikonu glezniecību, specifiskāk. Bet tajā laikā es neteiktu, ka mēs varbūt ļoti atšķīrāmies tai kvalitātē vai zināšanu kvalitātē, jo lielākā daļa pasniedzēja arī mums bija vai no Lietišķās mākslas skolas Rīgā vai no Mākslas akadēmijas. Un es domāju, tā kvalitāte mums tie visi arī bija skolotāji, visi bija augsts, teiksim, klases speciālisti. Tur vairāk bija atkarīgs no tā, cik tu pats varbūt ieguldies vai ņem pretī vai tā. Bet bija arī kaut kāda sadarbības starp studentiem vienā un otrā? Mums bija tā, ka mums bija nodarbības, kuras mums, teiksim, notika, vai tur plastiskā anatomija, teiksim, reizēm mēs braucām uz Mākslas akadēmiju vai kaut kāda mākslas vēsture mums notika kaut kur muzejos vai, tā, mēs arī braukājām, tāpat kā grafika, teiksim, kur jau tad es iepazinos ar Neli, ar viņas, un kāpēc varbūt arī tā grafika man tik mīļa, ka es vēlāk arī teicu, man mākslas mamma ir Nela Zirnīte, un tad arī uz Mākslinieku savienību mēs braucām uz šo grafikas darbnīcu, kur ir viss aprīkojums, un tā kā mēs, tādā veidā arī bija, protams, sākumā arī bija kādas, tādas studentu saliedēšanās lietas, bet, mums tā specifika bija, ka šī tomēr bija Kristīga akadēmija, mēs katru rītu sākām ar svētbrīdi, un tāda bija tā augstskolas, tā kā dzīve, jā. Varbūt citas augstskolas vairāk tur ar tādām sportiskām lietām un tādām arī, tieši tam, kas liek draudzēties, mums varbūt tas bija mazāk, tā salīdzinoši. Bet tāpat dažādas arī izstādes un tur jau arī tāda pieredze jau kopā ar citiem studentiem sāk veidot izstādes un tāpat augstskolas izstādes. Kad es jau mācoties jau maģistratūrā, es sāku arī akadēmijā strādāt un mākslas nodaļā. Tad ir pašā Kristīgajā akadēmijā? Jā, tad, kad es iestājos maģistratūrā arī turpat. Jau es sāku uz puslodzi arī strādāt, arī Bībeles mākslas nodaļā, un tad arī daļa no tiem maniem pienākumiem arī bija tieši arī palīdzība tīri kā asistentam Nelai Zirnītei pasniedzējai, un tad es arī tā pamatīgāk apgūvu, teiksim, tās grafikas lietas tieši ar ofortu, kas saistīts, un sāku jau arī varbūt savā ziņā praktizēties arī kaut kādā ziņā pedagoģisko praksi, jo es tad jau, kad biju vecākā kursā, tad es bieži vien palīdzēju tīri tādas tehniskas lietas arī jaunajiem studentiem apgūt tur, plecu gruntēšanu, slīpēšanu, tur fasešu taisīšanu un
kodināšanu vai kaut kādas tādas lietas, un pasniedzēji tad vairāk darbojas ar to māksliniecisko ievirzi. Vienkāršiem parastiem cilvēkiem parasti jebkuras mākslas vai radošums, tas ir tāds kaut kāds, es nezinu, priekšstats, ka tā ir tikai radīšana, pa gaisu, pa gaisu. Tā it kā tas radošais, bet es tā klausos tevi un arī pats ļoti labi zinu, ka tas ir ļoti liels, pamatīgs, lai kaut ko radītu, teiksim, taustāmu vai mākslā, tas ir ļoti pamatīgs, amatniecisks, teiksim, darbs. Tādā ziņā, varbūt, kaut gan arī par glezniecību nevar teikt, tur arī, ja tu pats gruntē audeklu velc, tās arī ir tehniskas lietas, bet tādā ziņā varbūt grafika ir vairāk tehniski, ja mēs ņemam arī ofortu vai linogriezumu, tur ir šīs slīpēšanas, kodināšanas un tādas lietas, kas ir tīri tehnisks darbs, kas tev ir labi jāizdara, un tad varbūt jātur skices un kā tu dari. Tādā ziņā arī grafika varbūt nav tik populārs veids, to varbūt mazāk cilvēki zina. Kaut gan grafika mums ir viss apkārt, tāpat grāmatu grafika, afišas, viss, kas mums arī šobrīd apkārt vidē ir. Bet tās lietas ir tādas, tehniskākas, un tur ir arī tas, kad, jo tur ir kādi ķīmiski procesi un tāda arī iesaistīt reizēm, tas ir tāds, tev var sanākt un var nesanākt, var sanākt kaut kādi defekti par efektiem vai otrādi, tāds vienmēr ir tāds pārsteigums, un tādā ziņā arī grafika ir interesanti, ka tu vari ļoti daudz eksperimentēt, visādus materiālus izmantot. Šobrīd jau atkal, ja mēs tur paskatāmies Pinterest, kur var visādas tagad iet uz pirmā vietā, ja mēs tādas grafiskas lietas skatāmies, ir tetrapaku izmantošana grafikā. Kur ļoti daudz var arī skaistus, tas ir arī, ko mēs varam izmantot strādājot ar bērniem, jo tas ir lēts materiāls, un tu vari dabūt mazliet šo augstās adatas tehnikas iespaidu. Un man tas tuvs ir arī dēļ tās otrreizējās materiāla izmantošanas, kas, man liekas, ir ļoti svarīgi, ja mēs runājam vispār par procesiem. Bet mazliet par procesiem un par grafiku pašu. Jebkurā gadījumā tā sanāk, teiksim, vienalga, vai tā ir adata, vai tas ir linogriezums, vai kaut kas tā sanāk, zīmēšana. Tā pēc būtības ir zīmēšana, labi tur griežot vai skrāpējot, bet tā nav ota, tas ir kaut kāds cita veida instruments, vai tā ir asēšanas adata, kā viņi pareizi sauc, oforta adatu, vai tas ir linogrieznītis, vai kaut kāds tāds instruments, ar ko tu izveido. Tā ir atšķirība, teiksim, no glezniecības, kad tu izveido klišeju vai plāksni, uz kuras ir tev šis zīmējums, un tu viņu var atspiest uz papīra, un katrs šis novilkums tātad skaitās oriģināla darbs, jo katrs tev vienalga ir ar roku. Tā kā ofortā tas arī ir diezgan svarīgi, ir tev šī cinka plāksne, kura tev ar speciāli tādu tehnisko marli, tu uzklāji krāsu, tu izslauki, lieko krāsu noslauki, tāds, un tu vari izslaucīt pa daudz. Tas ir tāds, ko tev roka jau pierod, un tad tur ir dažādi apstākļi arī, ka, teiksim, temperatūra var to ietekmēt kā krāsa, vai viņa ir cietāka vai mīkstāka, atkarībā no gaisa temperatūras. Un tie ir tādi interesanti procesi, un tad ir šī lielā spiede, vai lielāka vai mazāka, uz kuras tu novelc tos darbus. Tas ir tāds interesants process, un tad tu cel to papīru uz augšu un skaties. Vai tu esi nonākusi pie savas darbnīcas? Teorētiski es varu mājās strādāt, ko es it kā mājās nevaru darīt, tas ir kodināšana. Jo tas ir, neteiksim, ka es nevaru, bet tas ir kaitīgs process, un to labāk ir darīt darbnīcā, kur ir speciāli aprīkota kabīne, kurā tu liec šo plati kodināties. Bet tā man ir lielā Podoļskas presa mājās. Es
varu mājās arī diezgan lielus darbus nodrukāt, neejot uz darbnīcu kādā citā Cik tev vietā. bieži sanāk tā padarboties radoši? Parasti jau vairāk, kā cilvēks ir tāda slinka būtne, vairāk saņemās tad, kad ir kādi konkrēti projekti vai izstādes. Man liekas, es daudz kur ar to savu radošo izlieku, tiešām darbojoties gan muižā, gan dažādos, teiksim, mums brauc arī bērnu grupas un pieaugušie, kur tad es ar viņiem arī mēģinu savā ziņā arī popularizēt šo grafikas tehniku, jo šodien tas arī ir aktuāli, dažādi ielūgumi, viss kaut kas, ko var darināt, lai arī, lai nav viss tikai digitālā vidē, vai ne, lai ir tā rociņa, var griezt to materiālu, un parasti bērni arī ļoti aizrautīgi to dara. Varbūt savā ziņā es izlieku to radošo tajā ziņā, bet es cenšos daudz maz regulāri arī piedalīties kādās izstādēs, kādos mākslas projektos iesaistīties. Bet par šo es ļoti labi, tā kā tu teici par sakarībām, ka mums ir kaut kādi saskares punkti bijuši, tad atceros, kad tu ciemojies pie mums Stingerē, Muižā, tu teici apmēram tādu, par kaut ko jautājas, precīzi neatcerēšos, arī par radīšanu vai dzejas rakstīšanu vai kaut ko tādu. Un man liekas, tu tā izteici, bet es ļoti bieži šo atceros, kad ir reizēm vai vajag radīt, ja tu vari neradīt. Ja tev ir brīži, kad tu vari neradīt, varbūt, jo ir tik daudz, teiksim, talantīgi mākslinieki visās jomās. Vai tas, ko es radu, tiešām ir tā vērts un paliekošs. Bet tādā ziņā man ir tās idejas vai domas, kas man liekas svarīgi pateikt, kā man pēdējais tas darba, teiksim, kas kaut kādā veidā varbūt kādreiz izveidosies kā cikls, arī ir šis darbs Latvānija cikls. Un tas ir mazliet stāsts ne tikai par latvāņiem, bet kas mums ir lauku ainavā šobrīd, šur tur diezgan daudz, tāpēc, ka kaut kādu laiku varbūt nav kaut kādas vietas pietiekami labi koptas un tā tālāk, bet arī tas man asociējās ar kaut kādiem procesiem laukos, kas notiek, laukos paliek aizvien mazāk cilvēku, sagrūst vecās mājas, varbūt skaistas ainaviskas vietas izzūd. Protams, radās kaut kas cits arī, bet tā savā ziņā, man liekas, ir tādā lielā mērogā Latvijas problēma, ka mums paliek aizvien mazāk cilvēku. Tas man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti aktuāli un sāpīgi, ka mūsu paliek aizvien mazāk. Runājot par mākslu, vēl tev neuznāk vēlēšanās reizēm uzsprāgt krāsās? Laikam nē, man varbūt ir vēlme būt krāsainākai, jo es principā esmu varbūt krāsās piezemēta. Gribās, es vienmēr ar prieku skatos, kā teiksim, mūsu pašu tautas mākslinieks Elmārs Orniņš, ja, ka viņam tur vienmēr ir tik koši, tik krāsaini, bet kaut kā manā dabā, man liekas, tas nav. Lai kā man patiktu, es varbūt, ja bieži vien cilvēki saka, es arī tā varētu, ja? Es neteikšu, ka es tā varētu, es noteikti tā droši vien nevarētu, jo tas ir kaut kas, cilvēka kā varbūt viņa iekšējais raksturs vai ekspresija parādās. Man patīk arī košs un krāsains, bet tā varbūt nav mana būtība. Es nemēģinu izspiest no sevis varbūt to, kas manī nav. Vai grafiks var būt ekspresionists vai abstrakts? Jā, obligāti noteikti. Ir ļoti daudz jau mākslas vēsturē, kas ir, ja mēs kaut vai Munku vai jebkuru mākslinieku, kas ir no ekspresionismu. Jā, protams. Man liekas, ļoti daudz, ko var pateikt, kaut vai ar līniju, ekspresīvi. Tā, lai tajā ir emocijas, tas varbūt arī ir stāsts par to, kas vispār ir mākslas, teiksim, uzdevums. Jā.
Ir daudz šīs teorijas, kad varbūt ir jārada skaistais, bet nesen es arī kaut kur lasīju, kad, protams, māksla vai mūzika vai literatūra, jā, varbūt rada tādas patīkamas sajūtas, bet ir arī tas, ka rada sāpes vai pārdzīvojumi vai tā, jo tas mums liek pārdomāt, un man liekas, tas ir tas aspekts, kas mani pašu mākslā uzrunā. Viens ir skaista. Radīt saviļņojumu. Jā, vai kaut kādas emocijas. Un nevienmēr varbūt tas ir, man varbūt arī nepatīk ļoti tādas trakas un neforšas lietas, jā. Es saprotu varbūt to mērķi, bet man patīk lietas, kas varbūt raisa domāt, liek domāt. Tādas varbūt simboliskas lietas. Jā, kaut kas tāds, kas arī tad varbūt tas ir tas, ko es mēģinu varbūt arī savos mākslas darbos mazliet ar tādu, varbūt kaut kādu aicinājumu pārdomāt kaut kādas lietas vai rosināt. Tu esi padzīvojusi Rīgas mākslinieku mākslas vidē un gan Kristīgās akadēmijas kontekstā, gan tur strādājot. Un Talsu mākslas, šajā, kas ir šeit, vide, kā tev šķiet, ir kaut kāds tas lielais galvas sindroms un pa reģioniem ir kaut kas pilnīgi citas neatkarīgas pasaulītes mākslā? Vai tomēr viss tas ir kaut kādā mērā viens kopums? Es domāju, ka šodien, es tā teiktu, varbūt šodien aizvien vairāk tas paliek viens liels kopums, jo mums, man liekas, ka kādreiz bija vairāk šie kritēriji, kas tad ir īsta māksla. Šodien, man liekas, tās robežas jau jaucās nost. Jā, mākslinieki ir dažādi, jā. Teiksim, Talsos vienmēr ir, jā, Guna Millersona bija tā, kas šo Talsu varbūt mākslinieku grupu tā kā aprūpēja un vienmēr atgādināja par izstādēm. Tā ir tā sava varbūt tāda vide, bet šogad piedalījos Ildisos šajā rīkotajā pasākumā Rīgā un skatoties tos darbus, man tiešām liekas, jā, kādreiz man liekas bija vairāk tie kritēriji, kas un tur nepieņēma māksliniekus, kaut kā izbrāķēja vai tur uz lielajām rudens izstādēm, vai kā tur bija tādas stingrākas žūrijas. Man liekas, šobrīd galvenais, lai tev ir enerģija to savu mākslu menedžēt un virzīt kaut kur. Un tas ir, man liekas, daudz svarīgāk šobrīd. Bet vai tas nenozīmē arī to pašu, kas līdzīgi notiek literatūrā? Ja tev ir tā enerģija, tu vari uzrakstīt, izdot. Bet jautājums ir par to saturu un kvalitāti, kas pie tā lasītāja nonāk. Jā, tas ir tas jautājums, bet tas, acīm redzot, ir tas mūsu laikmets, jo varbūt, ka kādam arī tas, kas kādam šķiet netik kvalitatīvs, ir arī vajadzīgs. Grūti pateikt, jo tai pašā laikā reizēm es varu tikai ar apbrīnu domāt un skatīties, cik ļoti daudz dažādu talantīgu cilvēku ir mums apkārt, kas visu ko māk, un arī tas, ka gaumes ir tik ļoti dažādas. Varbūt katram skatītājam vai klausītājam vai lasītājam ir jāsaņem tas savs, bet tai pašā laikā es esmu pie tā, kad mākslai vienalga kāda veida vizuālai, literālai vai kā, ir jābūt tomēr, kultūra ir tā, kas, man liekas, ceļ, vai ir jābūt izglītojošai, tai, kas ceļ uz augšu, nevis tas, kas nonivilē kaut kādas vērtības. Un, tas mums tāpat notiek, jo man liekas, ka tām kultūras vērtībām īstajām vajadzētu celt un tā kā
bagātināt cilvēku dvēseli, bet tas, kas mums šobrīd arī varbūt ir visā šajā Facebook kultūrā un tā, ka mēs kaut kādā veidā varbūt zaudējam cieņu viens pret otru un ka tām kultūras vērtībām vajadzētu tomēr tā kā palīdzēt būt saprotošiem un palīdzēt ieklausīties citu viedokļos un varbūt arī analizēt, nevis tā polarizēties kaut kādos uzskatos, domāt, mēģināt pieņemt varbūt un es nezinu, varbūt nevienmēr pieņemt, bet tā kā uzklausīt arī varbūt citādos viedokļos. Mēģināt saprast. Mēģināt saprast, jo man liekas daudz nelaimes pasaulē ceļās no tā, ka mēs esam pārāk varbūt radikāli kaut kādās izpausmēs, reizēm nepadomājot par sekām. Tiņģeres mūžā tu jau esi atpakaļ jau vairāk, man liekas, kā 10 gadus sanāk. Jā, es sāku strādāt, tad, kad man vecākiem sākās visādas tur veselības problēmas, un viņi abi divi tagad jau ir mūžībā, bet tad es arī dēļ viņiem tā kā atnācu atpakaļ uz Tiņģeri, jo es vienkārši vairs nevarēju, tā kā bija par vecākiem jāparūpējās par mammu. Un tas ir kaut kāds 2012. gads, kad es sāku tā strādāt, sāku ar vienu projektu. Un, es sāku vispār kā simtplatniecis. Par to es nekaunos teikt. Es sāku mūžā strādāt sākumā ar projektiem kā simtplatniecis, jo tajā brīdī es nevarēju strādāt tā kā pilnas slodzes darbu dēļ mammas veselības stāvokļa. Un tad man labi, ka arī pārvaldes darbinieki teica, nāc, rakstīsim kādus projektus un kaut ko domāsim, darīsim. Man nebija gluži jāiet lapas grābt. Grāvi jārok nebija. Grāvi jārok nebija. Bet tas ir kaut kāds arī, tā ir kaut kāda dzīves daļa, kas varbūt mani aizveda pie citām lietām un pie kādas citas izaugsmas. Tāds interesants brīdis bija. Strādājot mūžā kā mūžas vadītāja, man liekas, sākumā jau pieminēja, kāda ir tā galvenā atšķirība strādājot mūžā, kā sadzīves organizētāja un strādājot kultūras namā vai kultūras centrā. Es teikšu, tā galvenā atšķirība, man liekas, ir tieši tā, ka mums ir šī turisma funkcija klāt. Mums kā mūžai, kā arī Tallas novadā arī tas tā kā turisma informācijas centrs kopā ar kultūras namu. Savā ziņā, jo mums ir gan, protams, mēs arī skaitamies tā kā kultūras centrs, bet mums ir šī turisma funkcija, jo varbūt, jo ir mūža, ir šī mūžas atmosfēra un viņi var piepildīt mūžu ar saturu, Tiņģeres mūža varbūt nav tā, kas ir varbūt, ja mēs runājam par interjeru, arhitektoniski ļoti interesanti, kā Šlipenbachs saka savā ierakstā, viena no skaistākajām kursā tajā laikā, 19. gadsimta sākumā. Bet šobrīd, tur ir bijis ugunsgrēks, un tad ir skolas laiks, vai ne? Un daudz, kas ir gājis no tām vēsturiskām kultūras vērtībām, ir gājis zudībā, bet ir šī vēsturiskā ēka, kur tu vari mēģināt piepildīt ar jaunu saturu. Un pie mums brauc tiešām ekskursantu grupas, kurām mēs stāstam par mūžas vēsturi. Un tas ir tāds viens darba apjoms, kas ir. Un tad, protams, ir kā kultūras centram mēs tāpat rīkojam pasākumus, gan kas ir priekš vietējiem, gan plašākai. Un es teiktu, ka šobrīd jau arī tā kā cilvēku pagastā arī paliek aizvien mazāk, tad arī viena daļa pasākumu ir tiešām vērsts vairāk tā kā uz tiem, kas atbrauks, jo tikai ar vietējiem vairs, tā man liekas ir visas Latvijas situācija, tā nav tikai kā konkrēti, ka tev ir jāmēģina piesaistīt tā publiku un mūžas vēsture ir interesanta un
Man tās vēstures lietas vienmēr ir interesējušas un patikušas. Jau, man liekas, kopš mazas arī bērnības tāda vēsturiskie romāni vai kaut kas man ir vienmēr ļoti paticis lasīt. Un, es neteikšu tāpēc, ka es tur ļoti pārzinu sevišķi gadu skaitļus, bet tā sajūta un domas un tas laika posms, arī 19. gadsimta vēsture, kas ir tik piepildīta ar dažādiem atklājumiem, tas laiks ar visādiem izgudrojumiem. Un, man liekas, tik interesanti lasīt par visu to arī sadzīvi. Ja? Tā laikā arī ir ļoti daudz aizspriedumu, ja no šodienas viedokļa mēs skatāmies, bet tai pašā laikā tas arī ļoti skaists laiks tieši ar to modi vispār, ja, tik strauji mainījās tajā laikā. Tiņģeres muižai tas ir arī viens zīmols, tāds veiksmīgs izveidots tās muižas balles, kas tiek rīkots reiz gadā. Tas ir jau iepriekšējā kultūras nama vadītāja Vita Krause iesāka šo tradīciju jau tad, kad vēl bija skola muižā, izveidoja šo pirmo Tiņģeres pils balli. Un tad viņi strādāja, tad es vēl biju tāds kā vairāk mākslinieckais palīgs, kas veidoja dekorācijas, noformējumus un tā. Un tad iesākās šī pils balles tradīcija, un tur mazliet tā pandēmija nojauc to skaitīšanu, bet ir jau 15 gadi bijuši. Tā ir tāda, tiešām tāds mūsu varbūt zīmolā, produkts, es nezinu, vai tas vārds ir atbilstošs vai ne, bet kas tiešām saicina cilvēkus, kam patīk šādi noskaņu pasākumi, un mēs skatāmies, ka ar katru gadu tas cilvēku lokus, kas atbrauc, ir no aizvien plašākas teritorijas. Ja, mēs paši iepriekšējā ballē jāgatavojās ir jaunajai, bet 25. gada janvāra ballē mēs bijām pārsteigti, ka pie mums bija atbraukuši cilvēki no Ogres, no Ērgļiem, no Salkrastiem. Ja? Tā kā man viena kolēģi prasīja, kam cilvēkam Ērgļos ir jāpietrūkst, lai viņš brauktu uz Tiņģeri, uz balli. Ja? Varbūt, ka iejusties tā iespēja. Bet, tieši tā, varbūt tā mazliet tā 19. gadsimta noskaņa, ka tā ir tāda īpaša balli, ir arī šis... Parasti arī mēs mēģinām mazliet tā kā to vidi radīt tādu it kā 19. gadsimtā, kad tur sulainis sagaida un viesi tiek uzsaukti, kā, teiksim, ienācis tāds kungs ar tādu un barona kungs ar šampāniešu glādes viņus sagaida, un tad tur ir tie apkalpojošais personāls, kas staigā tur baltās šircītēs tādu to mazliet, varbūt, ka mēs izspēlējam, tos it kā muižas laikus, bet tas dod tādu foršu sajūtu, un es vienmēr paturu arī savā prātā to, ka es mēģinu vienmēr kaut kur ieaust arī to izglītojošo momentu, pastāstīt mazliet par to 19. gadsimta kultūru. Tas ir tas, ar ko es izklaidēju savus viesus, es pamazām veidoju tādu seno, un ir tāda lāde, kurā ir dažādas senas lietas, ko mūslaika cilvēki vairs varbūt nezina, kas tas ir. Un es rādu un lieku viņiem minēt šīs dažādās lietas, kas ir šo lietu nozīme. Tur ir interesants visādas versijas, protams, par to, un tas tā pamazām es tādu veidoju, un tas ir arī, kā mēs varam piesaistīt, man ir doma arī varbūt, ka to pat ar laiku, kad mazliet vēl papildināsies, tas kolekcija arī skolas somai piedāvāt, lai arī, jo tas ir tas varbūt ar ko citas muižas, varbūt, kam ir daudz tas vēsturiskais interjers, tur varbūt kādi glaznojumi vai mēbeles vai kas. Viņi piesaista ar to, mums ir jādomā mazliet citas lietas, ar ko piesaistīt. Un man liekas, ka līdz šim mums tīri labi izdodās arī, šis Tiņģeres muižas balla arī
ir tāds noskaņu pasākums, uz kuru cilvēki labprāt brauc un piedalās. Un mēs dodam arī šo iespēju uzvilkt arī šos mūsu darinātos tērpus stilizētos, kas nav, protams, kā vēsturiskie tērpi, bet kas ir kā stilizēti, kā karnevāla tērpi, sajusties, jo tomēr ir sajūta savādāk, kad sevišķi es domāju par dāmām, kad dāmas uzvelk garu kleitu, tur ar korsetīti un satais frizūru un pilnīgi cits, lielākai daļai. Es gan iebilstu pret šo vārdu princeses, kā reizēm arī apmeklētāji saka, mēs varam tās princešu kleitas uzvilkt. Es saku, Latvijā vispār īsti neviena princese nav bijusi, bet labi, baroneses, jā, muižnieces, īsti mums princeses nav, bet jā, dāmām, meitenēm ļoti patīk būt princesēm, un tāpēc tā ir lieta arī, kas pie mums ir tāda forša, ko cilvēki var mēģināt izbaudīt, uzvilkt šīs kleitas un mazliet sajusties savādākā tēlā. Varbūt mazliet pie grafikas atgriežoties un pieskaroties Krišānim Valdemāram. Šeit ir bibliotēkas izveidots, sagatavot grāmatzīmīte, bet arī te ir viens no tevis veidotajiem elementiem iekļauts šis kamols. Jā, tā sadarbība ir ar tā brīža Valdemāra Pils ticības turisma informācijas centra darbinieci Karīnu veidojusies. Šobrīd to amatu pārņēmusi Ines Roze, bet Karīna man vairāk kārt ir uzrunājusi, jo viņai arī šī Krišāņa Valdemāra vispār idejas un tas, ka Valdemāra Pils ir šī pilsēta, kuras vārds saistās ar Valdemāru, ka tas ir jāpopularizē, un viņi mani uzrunāja vairāk kārt kaut kādas lietas tīri, kā grafiķei veidot, un jā, šis mezgls bija viens no tiem sākumā, pat viņš nebija domāts kā tāds logo, viņš tagad ir aizgājis, bet vairāk ka vajag kaut ko tādu radošu, varbūt kādai tur tā kā grafikas darbnīciņai bērniem, un Baiba Karola jau bija uztaisījusi kā dāvanu šo tīri materiālā no šņorītēm šo, un tad tas arī tapa tāds kā Valdemāra mezgls, kā simbols, un es viņu, uztaisīju grafiski, un arī mēs viņu drukājām uz grāmatzīmēm, un tālāk aizgāja, un viņš savā veidā ir ieguvis. Tas ir līdzīgs? Līdzīgs, tur viņi var būt dažādi, katrs, bet tās bija kā pateicības kādā pasākumā, ko Baiba Karola uzmezglojušos, un tad izejot no tā, tad arī man tapa šī doma, kad arī grafiski to var izstrādāt, un tas tāds, šobrīd jau kā logo viņš ir izveidojies, un tad bija arī vēl, bija doma par dažādu pasākumu, kad vajag vēl arī kaut ko uz krekliem uzdrukāt ar šo domu, kad ielaid tās Krišāņa Valdemāra vērtības sevī, tas ko viņš nes tālāk tautā, un tad ir šīs durvis, ko mēs visi zinām šo stāstu, kur viņš bija uzlicis tātad Krišāns Valdemārs latvietis, un tad arī tā tīri, tur neko nesarežģot, ir šīs durvis, it kā ar šo uzrakstu. Droši var paņemt, paskatīties. Jā, droši var. Jā, tas ir, tie ir tādi arī interesanti, varbūt savu veidu uzdevumu vai izaicinājumu, ko es labprāt daru, un ja otrai pusē patīk, tad es varu tikai priecāties, ka kad ir kaut kādas, kad tu vari savas tās zināšanas, teiksim, vai prasmes, tu vari pielietot praksē, un Karīna aizvien viņus arī šīs klišejas turpina lietot, dodot arī bērniem, pieaugušajiem dažādās radošās darbnīcās, un tas, man liekas, ir tāds labs veids, kā arī
gan popularizēt to, ka šogad Krišjānam Valdemāram ir šī apaļā jubileja, gan arī runāt par tām vērtībām un lietām. Nobeigumā varbūt, ja tev būtu jāizvēlās personāla izstāde vai tomēr grupas izstāde? Personāla izstāde ir tāds jau ļoti nopietns projekts, pie kura ir ļoti mērķtiecīgi jāstrādā. Un man ir bijusi, es uzskatu, viena tāda, es daudz kur piedalījusies tādās grupu izstādēs, un varbūt ir arī tādas izstādes bijušas, kur ir tikai mani darbi, bet kuras es neuzskatu īsti par personāla izstādēm, jo personāla izstāde par mani ir koncepcija, kur tu izstrādā un tu mērķtiecīgi rada darbus. Un varbūt tāda man ir viena tikai bijusi, tā ir Tallas novada muzejā, kur Guna Millersone man aicināja. Un tas ir tie virzieni, kuros es varbūt ne tik daudz tajā lietišķajā, bet tiešām grafika kā māksla, ko es eju. Viens ir šī populācija, kas ir tēma par to, kad mums ir dažādas invazīvās sugas, kā mēs zinām. Tagad ir jau sena gliemeža, ar ko mēs cīnāmies, bet ir arī daudz citas lietas, kas varbūt ienāk un nomāc vietējā, un tās ir tādas lietas, varbūt, ko es saskatu, par ko es mēģinu arī tā kā runāt, varbūt tai savā mākslā, vai latvāņi, vai signāla vēži, vai vēl ir daudz dažādas citas lietas, kas varbūt mums rāda, ka mēs varbūt paši kādreiz esam, tas nav tā kā uz jums, bet arī uz mani, ka mēs esam reizēm bezatbildīgi varbūt kaut kādās lietās vai nenoreaģējam, un mēs izjaucam kaut kādu dabisko kārtību dabā, bet varbūt, ka tam tā ir jānotiek un tas kaut kā maina. Bet es priecātos tomēr, ka tie Spānijas gliemeži manā dārzā nebūtu. Bet ir tuvu tam, ka drīz būs, jo pie parka jau viņi ir mums. Tā ir tāda vispārēja. Tā kā personāla izstāde ir interesanti, bet tas ir daudz nopietnāks darbs. Jā, es varbūt teiktu jā, bet vieglāk ir piedalīties kopējās izstādēs. Tur ir kam pastāvēt blakus, vai arī aiz kā. Jā, tas ir mazāk atbildības darbs, un tas prasa daudz vairāk intensīvu darbu, un varbūt šobrīd es vairāk to savu enerģiju iegūtu muižā un tajās idejās vai projektos. Vai klātesošie varbūt vēlas kaut ko pajautāt, kas mums ir paslīdējis garām? Mākslā arī ir kaut kāds invazīvais? Tas ir tāds provokatīvs jautājums droši vien. Es nezinu, kas varētu būt mākslas pasaulē tā kā invazīvs, es nezinu. Tas varbūt ir prāta kaut kāds piesārņojums ar kaut ko, kas... Redziet, mums jau mākslu mēs pirmkārt vērtējam katrs tai līmenī patīk vai nepatīk, vai ne? Un tad tālāk ir tas, ko mēs ejam un skatāmies, vai mēs tos dziļākos slāņus. Man liekas, invazīvs varētu būt tas, ja kaut kas paliek virspusējs, pārāk virspusējs, pārāk varbūt popsīgs vai šie, man liekas, svarīgi ir runāt par tām patiesajām vērtībām vai kultūras vērtībām vai norisēm vai kā, varbūt ne māksla pat par sevi vai kā, bet to, man liekas, šobrīd ir tik grūti pateikt, kas ir invazīvs mākslas pasaulē. Domāju, ja māksla kļūst par biznesu, vai tā ar vienu ir māksla? Šodien es domāju, ka tev daudz apstrīdēt, jo to es sajūtu arī tad, kad es biju šajā Ildzes, jo es varbūt tas tādu, es esmu mēģinājusi kādreiz, tur vairāk tā kā dot kartiņus uz tirkošanu un tā, bet tas prasa ļoti arī lielu enerģiju un savā ziņā var apskaust tos, kas ir jaunie mākslinieki. Tu redzi, cik viņi mērķtiecīgi iet
uz to, lai viņi būtu redzami, lai viņi būtu pazīstami, un tas nav slikti. Svarīgs ir tas varbūt tiešām tas kritērijs, lai tu tomēr redzi sevi arī tai kopējā ainā, kas tu esi vai cik kvalitatīvs tu esi. Man liekas, tomēr ir kaut kādiem kvalitātes kritērijiem jābūt, lai tu skaitītos profesionāls mākslinieks. Un šī gadījumā es nedomāju, izglītību kā kritēriju, jo ir ļoti daudz profesionālu mākslinieku, kas varbūt nav mācījušies mākslas augstskolā, bet vienalga ir pietiekami profesionāli. Bet, tā kā vērtēt varbūt sevi tai kopējā ainā. Bet īstis varbūt man par to būtu jāpadomā, lai es jums varētu varbūt vairāk uz šādu jautājumu. Man par to jāpadomā, varbūt, ka radīsies kāds darbs saistībā ar šo, kas mākslā ir. Tas vairāk saistās ar to Maļeviča melno kvadrātu. Nē, tur jau. Jums šķiet, ka tas ir izraisījis kaut kādu procesu, kas ir invazīvs mākslā? Jautājumi par to ir grūti, varbūt tā jau būtu tāda saruna garākai diskusijai, ja mēs pašam ņemam kaut vai mūsu pašu Latvijas izcelsmes mākslinieku Rotko, par ko daudz arī saka, kas tad tur ir? Jā, bet tur ir. Un ir varbūt tas ir redziet tā kā mūsu kā skatītāju varbūt izglītošanās vai vēlmes saskatīt jautājumus, jo nevienmēr viss varbūt vajag pateikt tā, kad galds ir galds un krēsls ir krēsls, kad mums ir jāveido, jo liela daļa no mūsu dzīves ir tomēr arī šī iztēle, jo iztēle vai emocijas tas veido vai baro mūsu dvēseli. Un es domāju, ka mēs gribam būt tā kā emocionāli bagāti, jo tad cilvēks ir cilvēks, ja viņš ir ar spēju just līdz, ar spēju domāt, ar spēju radīt. Tas viss. Es nenoliedzu šī gadījumā visas eksaktās lietas, ne tādā ziņā vienkārši. Tām arī ir ļoti liela nozīme, ar tām vienkārši man pašai ir grūtības, bet reizēm ar skaitļiem, cipariem un citām lietām, bet man liekas, ka ir vajadzīgas abas šīs lietas un to dvēselīti mums vajag barot ar skaistām, bagātām lietām, lai mums arī tā kaut kādā ziņā ir prieks dzīvot jo ir daudz negācijas, kas notiek, un tad atsvaram likt to, kas ir skaists mākslā, mūzikā, literatūrā, kino, jebkur. Un bieži vien jau mākslā arī ne tikai mākslā, bet bieži vien sākumā ir varbūt ka ideja, kas beigās kļūst par mākslu vai mākslas darbu tādā ideiskā mērogā un ietekmes mērogā. Tā kā paldies jums visiem un paldies klausītājiem. Vai grafika tomēr nav nedaudz sarežģītāk par glezniecību? Es tā neteiktu, jo man liekas... Tas pirmdarbs jādara efektīvāk. Viņam uz klišejas darbs tev ir jāuznes tā kā spoguļa attēlā, lai tu pēc tam dabūtu šo... Bet tas varbūt nav tas, šodien tas vispār vairs nav sarežģīti, tu var skici ieskenēt, viņi tev hops, dators apmet otrādi, kādreiz tas bija sarežģītāk, varbūt tādā ziņā, ka tev tas pašam tehniski bija jāpārzīmē vai ne, jāpārnes uz tās plates šodien, tāda lieta vairs, es domāju, tā ir tāda tīri tehniski nianses. Mēs nevaram ir atkal varbūt grafikā lietas, kas varbūt ir šī reproducēšanas iespēja un tā, kas ir atkal. Es domāju, katrai ir sava vieta, tu nevar teikt, kas ir sarežģītāk vai kas ir, vai fotorealistisku darbu uzgleznot ir viegli. Es domāju, ka nē. To arī ne visi var. Tā kā tās ir tādas ļoti
lietas, es domāju, par kurām nevajag spriest, vai tas ir vieglāk vai sarežģītāk. Man varbūt vieglāk ir uztaisīt grafikas darbu, kādam citam ir vieglāk uzgleznot, un labi, ka tā vai ne, jo ir šī ļoti lielā dažādība arī mākslas pasaulē. Jo tā ir arī pašizpausmes lieta, jebkurš var tā kā, kā mums bija tāds diezgan stingrs zīmēšanas pasniedzējs, viņš teica, ka zīmēt var mācīt, visi māk līdz 6 gadiem, un pēc tam ir jāsāk mācīties, jā. Bet ir tā labā lieta, ka šodien tiešām cilvēki var darīt visu, ko. Var gleznot, un tāpēc tas nenozīmē, ka tu kļūsi tagad par mākslinieku, ja? Bet tas tavai dvēselē var nest labumu, tā kā mākslas terapija. Ja? Un kāpēc tad ne? Ja tev tas palīdz, es saku, man arī nāca gleznošanas grupiņā sieviete, kurai teiksim, gleznošana palīdzēja brīdī, kad viņai nomira vīrs un pat cīnījās ar vēzi. Ja tev tas palīdz tajā situācijā, tad nav svarīgi, kāda ir tava darba kvalitāte vai tas ir dišs mākslas darbs. Svarīgs ir tas process, ka tu caur to gleznojot vai darot vienalga, veidojot rotas vai kaut ko citu, ka tu dziedinies tajā procesā. Man liekas, tas ir svarīgāk. Un arī skatoties uz mākslas darbiem, mēs kaut kādā veidā dziedinamies, mēs baudām, mums ir prieks, mums ir kaut kādas emocijas. Un tā, man šķiet. Piekrīt. Jā. Paldies jums, ka atnācāt. Paldies, Baiba. Paldies. Bija prieks būt pie jums. Es jau drusku biju sabijusies, ko man jautās. Ceru, ka jums varbūt kaut ko uzzinājāt. Jā. Paldies. Brauciet ciemos uz Muižu. Jā. Izrādīsim, pastāstīsim. Jūs pašās beigās tikai par to pulciņu. To es zināju, ka tur meiteņu sievietes brauc. Jā. Tas joprojām notiek? Šobrīd mums ir tāds pieklusums, jo mums ir palika maz tie. Es šobrīd braucu uz Pūņu.